Manuprāt, ir ļoti svarīgi runāt par šo jautājumu. Mans pētījums tika pamatā veikts Vācijā. Pavisam nesen bija Potsdamā. Kā viespētnieks. Militārās vēstures un sociālo zinību centrā, kas pieder Vācijas armijai, pētīja militārās vēstures jautājumus, un esmu īpaši pateicīgs Vācijas kolēģiem, īpaši profesoram Bulmanim, kurš arī šeit piedalās. Man prezentācija ir balstīta ne tikai uz arhīvu materiāliem no Vācijas, bet arī Igaunijas un Latvijas arhīvu materiāliem. Ir svarīgi saprast, ka militāras cīņas Baltijas reģionā, kari tā tad notiek jau kopš viduslaikiem, sadurās ekonomiskas intereses un tiek karots par piekļuvu Baltijas jūrai, kas ir izraisījuši daudzus karus, sākot no Livānijas konfederācijas, iesaistot arī Dāniju, Zviedriju, Poliju un Krieviju. 18. gadsimtā Pēters Lielais pārtrauca Zviedrijas dominanci Baltijas jūras austrumu daļā un vēlējās izcirst logu uz Eiropu Baltijā. Lai gan Igaunija, Livonija ir bijusi Krievijas impērijas daļa jau vairāk nekā 200 gadus, vācu kultūras un valodas ietekme bija ļoti spēcīga. Un tieši tāpēc tas bija viens no iemesliem, kāpēc Vācijas impērija uzskatīja, ka Baltijas valstu reģions ir tāds dabisks ekspansijas virziens 20. gadsimtā. Baltijas valstis arī starpkaru periodā pievērsa īpašu uzmanību Baltijas reģionam. Lielākie spēlētāji šajā ziņā bija Vācija, Padomju Savienība un Lielbritānija. Arī Polija, Zviedrija iesaistījās zināmās darbībās Baltijas jūras reģionā. Latvijai bija īpaša loma, runājot par Baltijas valstīm, jo Rīga bija Baltijas reģiona ekonomiskais un politiskais centrs. Tomēr mans galvenais jautājums bija tāds, kādi bija baltvācu militārie kontakti starpkaru periodā un kāda bija ietekme Igaunijas un Latvijas militārai savienībai vai aliansei. Protams, ka šādas tendences jau bija novērojamas jau 20. gados, bet tāda ekspansija sākās 1935. gadā, kad tika parakstīts īpašs jūras nolīgums, iesaistot Vāciju. Un jāsaka, tas bija Britu admiralitātes stratēģiska pārrēķināšanās, jo tā principā tika izjaukts kontinentālais varu līdzsvars, jo īpaši Austrum Eiropā, principā visa Baltijas jūra tika nodota Vācijas ietekmes sfērā. Visas Baltijas valstis to uzskatīja par tādu izgāšanos Britu ārvalstu politikā visā šajā reģionā. Vācijas plāni šajā reģionā pilnībā izslēdza iespēju, ka Lielbritānija šajā reģionā kaut kā varētu iejaukties. Baltijas valstis, jeb tā sauktās Randštatne, pierobežas valstis, nebija varbūt tik būtiskas saistībā ar Vācijas kara politikas jautājumiem. Jāsaka, pēc 35. gada notika tāda cīņa par Baltijas valstīm starp Vāciju un Padomju Savienību. Attiecības starp Baltijas valstīm un Padomju Savienību bija noteicošās. Vācijas diplomātu un armijas aprēķinos Vācijas militārā plānošana pievērsās stratēģiskam trīsstūrim starp Vāciju, Franciju un Čehoslovākiju.
starp Franciju, Poliju un Čehoslovākiju, lai novērstu karu divās frontēs. Wehrmachts arī uzskatīja, ka galvenie ienaidnieki ir rietumos. Viņi nebija pārliecināti, kā pēc 33. gada varētu rīkoties Padomju Savienība, jo tika uzskatīts, ka Padomju Savienība varētu varbūt iejaukties Vācijas mahinācijās Eiropā, atbalstot Čehoslovākiju vai uzsākt karu pret Vāciju kopā ar Franciju un Angliju vai Lielbritāniju. Tāpēc bija svarīgi panākt vairākus militāru politiskus mērķus Baltijas valstīs, neļaujot veidoties buferu valstu militārai koalīcijai, ko varētu ietekmēt Francija, Padomju Savienība vai Lielbritānija. Bija jānodrošina Vācijas ietekme Baltijas valstīs, veicot tirzniecību, veidojot militāri politiskās saiknes un arī radot tādu izpratni par to, kas notiek Padomju Savienībā, veicot dažāda veida spiegošanas darbības. Viens no vācu diplomantu mērķiem bija bija pārliecināt Baltijas valstis un Somiju aizsargāt savu neutralitāti no padomju spēkiem, tātad neļaujot šiem spēkiem doties cauri šīm valstīm. Ja sāktos vācu karš ar kādu no šīm 3 iepriekš minētām valstīm - Vāciju, Poliju, Čehoslovākiju. Tika attīstīta militārā politiskā sadarbība ar Somiju kopš 34. gada, ar Igauniju kopš 35. gada, un abas valstis ņēma vērā tikai to eksistenciālo apdraudējumu, ko radīja Padomju Savienība. Pēc Britu došanās projām no Baltijas jūras 35. gadā gan Somija, gan Igaunija sāka orientēties uz Vāciju, cerot, ka saņems militāro palīdzību. Tātad notika šī ļoti ciešā slepenā sadarbība saistībā ar spiegošanas informācijas vākšanu. Notika sadarbošanās starp slepeniem dienestiem, lai vāktu informāciju par padomju spēku darbībām aiz Igaunijas un Somijas robežas ar Padomju Savienību. Sadarbība bija jo īpaši svarīga saistībā ar informācijas vākšanu par Baltijas kara flotes aktivitātēm Somu līcī. Saskaņā ar vācu kara plāniem Eiropas austrumā, ziemeļaustrumu daļā bija svarīgi noslēgt šo piekļuvi Baltijas kara flotei Helsinku līcī, izmantojot jūras mīnas un dažāda veida piekrastes lielgabalu baterijas, lai nepieļautu, ka Krievi sāktu manevrēt Baltijas jūrā. Un apdraudētu būtiskus Vācijas jūras ceļus. Latvija spēlēja īpašu lomu šajā ziņā, jo tās attieksme pret Vāciju nebija tik laba. Atbilstoši datiem, ko snieguši Igaunijas ierēģi un ģenerālštābs, un kas tika nosūtīti Vācijai, tātad Latvijas ģenerālštābs 30% sava laika veltīja kara plānošanai pret Vāciju pēc 33. gada, un pārējo laiku veltīja kara plānošanai pret Padomju Savienību. Bet tajā laikā, piemēram, Somijai šādu plānu karot pret Vāciju vispār nebija. Sarunās ar Latvijas virsniekiem Vācijas militārais atašejs Gernals Hosts Rašings konstatēja,
kā Latvijas militāra personas stāsta, kā viņus ir ietekmējusi pieredze no 19. gada, kad Freikops vācu spēki tātad mēģināja vairākas reizes iznīcināt Latvijas republiku, un tāpēc Vācija tika uzskatīta par potenciālu Latvijas ienaidnieku, bet Igaunijas gadījumā tā nebija. Igaunijas interesēs bija, lai Latvija mainītu savu orientāciju un vairāk orientētos uz Vāciju, tā lai tad, ja sāktos karš ar Padomju Savienību, lai abas valstis cīnītos kopā pret padomju paplašināšanos Baltijas jūras reģionā. Tomēr Igaunijas ģenerālštābs nebija gatavs atbalstīt Latviju karā pret Vāciju. Jāsaka, šīs pretrunas saistībā ar attieksmi pret Vāciju pasliktināja Latvijas politiski militārās attiecības un arī mazināja Latvijas un Igaunijas militārās savienības nozīmi. Jo mēs jau zinām, ka bija šāda veida attiecības starp divām valstīm, un principā Latvija bija vienīgais Igaunijas militārais sabiedrotais. Un tieši tāpēc tas bija viens no iemesliem, kāpēc mūsu valstis arī nevarēja sevi aizsargāt pret padomju agresiju 39. gadā un vēlāk. Vācijas militārie diplomāti novērtēja Latvijas virsnieku kā tādus, kas orientējas uz Krieviju, atbalsta Krieviju, un ka, ja sāktos karš, tad Latvija ļautu padomju spēkiem ienākt savā teritorijā. Padomju spēki varētu izmantot Latvijas teritoriju, lai apietu Krievijas blokādi, ko tā organizētu starp Somiju un Igauniju šai Baltijas kara flotei. Latvijas ostas arī varētu tikt izmantotas un arī pat Latvijas lidlauki, lai bombardētu Vāciju, ja Eiropā sāktos karš, ko varētu izraisīt arī Vācijas mahinācijas dažādās Eiropas daļās. Vācijas militārais atašejs Rašings daudzas reizes mēģināja uzaicināt Latvijas virsniekus uz apmācībām Vācijā, lai veidotu ciešākas saiknes kontaktus ar Latvijas armiju. Tomēr viņiem piedāvāja tādu nebūtisku kavalērijas skolu Hanoverē un neļāva piekļūt modernējām tanku grupām vai ātrās reaģēšanas grupām, Schnelle Gruppen. Latvijas ģenerālštābs vienmēr negatīvi reaģēja uz visiem priekšlikumiem. Vāciešiem radās bažas par Latvijas virsnieku pastāvīgajiem braucieniem uz padomu Krieviju, kur viņi piedalījās dažādos manevros un tikās ar padomu militāro personālu. Tomēr vācieši arī Latvijā dažus draugus atrada. Piemēram, Vācijas militārie diplomāti organizēja konfidenciālas sarunas par ārpolitiku un Latvijas drošību ar Latvijas militāro atašeju Kaunijā, Viktoru Deglavu, pulkvežleitnantu. Tas notika 39. gada sākumā. Vācieši uzskatīja, ka šī attieksme pret Vāciju ir tāda kā pārbaudoša. Bija ļoti interesanti, ka Deglaus līdzīgi kā Igaunijas militārā vadība uzskatīja, ka Vācijas paplašināšanās šajā virzienā vairāk būtu vērsta uz Ukrainu, bet vāciešu klātbūtne arī nodrošinātu Baltijas valstis pret padomju iebrukumu. Deglaus uzskatīja, ka Baltijas valstis spēj lielā mērā pretoties, var sagatavot tātad pietiekam lielus spēkus, tomēr ir nepieciešama Vācijas palīdzība saistībā ar ieročiem. Viņa uzskati pilnībā atbilda Igaunijas ģenerālštāba uzskatiem,
un ir iespējams, ka vēlāk militārās izlūkdienesta vadītājs no Igaunijas varētu būt apmainījies ar šīm idejām ar Deglavu. Rīga Baltijas valstu reģionā tika uzskatīta par spiegu galvaspilsētu, jo tā piesaistīja militāros atašejus no dažādām valstīm. Un šeit arī dažādie spiegi tikās, sākot no 33. gada, vairāki šādi te Vācijas aģentūras iesaistījās aktīvās darbībās Latvijā. Galvenokārt tika vākta informācija par Padomju Savienību, kā arī dati par Latvijas armiju tika vākti. Jau 34. gada martā Latvijas pilsonis un rezerves virsnieks Valdemārs Halvejs no Elzasas strādāja apverštelē Oysen, un viņu pieķēra Latvijas iestādes kopā ar viņa sievu. Viņš ir bijušais baltvācietis, un 19. gadā viņš bija pārgājis vācu pusē kopā ar ritmeisteru Oto Īzeku Zeltiņu. Latvijas neatkarības kara laikā pievienojās Dzels divīzijai. Šajā laikā viņam radās finansiālas problēmas, un viņš uzskatīja, ka sadarbība ar apvēru viņam varētu būt laba iespēja. Halveja lieta ļāva latviešiem atklāt plašu apvēru aģentu tīklu Latvijā. Vienlaikus Vācu izlūkdienesti izmantoja Latviju, lai cīnītos pret Britu izlūkdienestiem, lai sadarbotos ar Itāliju un Japānu. Vienlaikus Latvijas izlūkdienesti aktīvi darbojās Vācijas teritorijā un vāca dažādus datus par Wehrmachta pozīcijām un aktivitātēm. Protams, ka tas nepalika nepamanīts un apgrūtināja Latvijas un Vācijas militāra politiskās attiecības. Interesanti, ka 39. gada rudenī, kad tika parakstīts Ribbentropa pakts, Latvijas armija uzrunāja Vāciju, nāca klajā ar militāru priekšlikumu, ko Vācija pilnībā noraidīja. Jāsaka, ka Vācu ārlietu politikas uzvara bija Vācijas-Latvijas neuzbrukšanas pakts, ko ārlietu ministrs Vilhelms Munters uzskatīja par garantiju Latvijas drošībai pret PSRS uzbrukumu. Līgums tika parakstīts tajā pašā dienā arī ar Igauniju. 1940. gada 7. jūnijā. Cita starpā Vācija mēģināja ietekmēt Latvijas pozīciju, izmantojot Igaunijas diplomātus. Un tas arī izdevās līdz 1939. gadam. Pirms tam arī kļuva labākas Latvijas-Vācijas politiski militārās attiecības. Ģenerālštābs Hugo Rozenšteina vadībā bija, daudz labvēlīgāk noskaņots pret Vācijas militārā atašeju priekšlikumiem. Šī attieksme bija daudz pozitīvāk nekā iepriekš. Beigās tika noslēgts Molotova-Ribbentropa pakts un arī visi tālākie notikumi izvērsās, un šajā laikā vēstniecība Igaunijā būtiski ietekmēja notiekošo, pārliecinot, ka jāpieļauj PSRS spēku ienākšana valstī.
kas beigās noveda pie neatkarības zaudēšanas visās 3 valstīs. Vairāk vācu diplomāti un personas, kas saistītas ar Baltijas valstīm, kritizēja Molotovu-Ribbentropa paktu kā negaidītu pavērsienu pret vācu interesēm, ko bija sekmējis Hitlers. Vācija iepriekšējos gados bija mēģinājusi panākt Baltijas valstu neutralitāti cīņā pret PSRS, un tas viss tika atmests vien parakstot šo te dokumentu kopā ar Padomju Savienību. Paldies!